Sievietēm ir paticis pucēties visos laikos, vai tas būtu 15. vai 21. gadsimts. Vienīgā atšķirība, ka laiku lokos moda mainās. Piemēram, Ogres vēstures un mākslas muzeja krājumos ir apskatāma plaša 20. gadsimta apģērbu kolekcija, un šobrīd mēs to varam apskatīt arī publiski. Šajā izstādē ir izstādīti mūsu muzeja apģērbu kolekcijas, stērpi un arī aksesuāri, kurpes un somiņas. Tērpi aptver laika posmu no 20. gadsimta 20. gadiem līdz 70. gadiem. Apskatāmie tērpi ir dažādu materiālu, gan zīda, mākslīgā, dabīgā zīda kleitas, arī kokvilnas, vienkāršākas kleitas, samta kostīmiņš, viens brokāta kāzu kleita ir. Arī piegriezumi ir dažāda veida, gan profesionāli šuvēju darbi, augstvērtīgi un skaisti balts kleita, viena balta skaista šeit ir apskatām, gan arī pašu mājās šūti tērpi. Un arī pēckara pieticīgajos apstākļos pāršūtas kleitas. Viens no aksesuāriem, kas ieguva neatņemumu sievietes koptēla sastāvdaļu no 20. gadsimta sākuma līdz 70. gadiem, bija cepure. To sievietēm bija lērums. Galvenā atšķirība no mūsdienām būtu tā, ka šī cepurīte bija tērpa tāda neatņemama sastāvdaļa. Mums cepurītes vairāk ir tāda praktiska nozīme, arī dekoratīva, bet tā, ka sieviete bez cepurītes tomēr tas nebija īsti pieņemama. Katrā laika periodā šī cepurīte bija savādāk izskata, atšķīrās. Piemēram, cepurītes ar tīkliņu ir ļoti šaurs laiks, kad viņas tiek lietotas 1934. 1936. gads. Tātad uzreiz mēs zinām, tīkliņš tas ir šis laiks. Izstādē visvairāk dominē 20. gadsimta 30. gadu apģērbs un aksesuāri, jo tajā laikā Ogre plauka un dzēla. Ogra bija strauji uzplauka kā pilsēta, auga iedzīvotāju skaits, tikai loģiski, ka mums šī laika apģērba un pārējās lietas ir visvairāk. Mazāk īstenībā ir pēdējo padomu gadu 80. 70. gadu lietas, ar tām eksponēt mums bija problēma. Tātad vēl novērtēt šīs lietas kā vēsturiska vērtība, mums bija grūti atspoguļot šo laiku. Vai Ogres dāmas atšķīrās kaut kādā veidā no citu pilsētu dāmām? Es domāju, ka ne, viņas pavisam noteikti sekoja modes tendencēm, jo mēs no Rīgas esam ļoti tuvu. Tā Ogra tātad bija kurorta pilsētiņa, kur vasarā ļoti daudz šeit atpūtās Rīgas dāmas. Un, protams, viņas te arī ar savu modi Rīgas atnesa, varbūt pat vietējām kundzēm rādīja, kā Rīgā ģērbjās un ka tās jaunākās modes tendences šeit parādīja. Varbūt ir tomēr kāds elements, kas tieši Ogri raksturo šajā izstādē. Varbūt tieši, ka šīs tērpi ir piederējuši kādiem konkrētiem cilvēkiem, ogrēniešiem. Šī brokāta kāzu kleita ir vienai ogrēnietei ar vārdu zināms. Cilvēks atnāk priecājās, ka viņš šeit var apskatīt savu kleitu. Samta kostīmiņš, kas piederējis Ogres partijas pirmais sekretārei, kuri piedalījusies šeit pasākumos, svinīgos, nozīmīgos. Tad šeit apskatāms ir muzejā. Viņa muzeja pati dāvinājuši šos tērpus. Ir pagājuši vairāki gadu desmiti, un, protams, daudz kas ir mainījies. Šodien cilvēki ir vērsti vairāk uz savas personības parādīšanu caur apģērbu un aksesuāriem. Cilvēkiem ir atļauta modes brīvība. Izstādes ietvaros būs iespēja uzzināt arī speciālistu viedokli par apģērbu kultūru toreiz un tagad. Izstāde būs apskatāma līdz 18. aprīlim, bet mēs aicinām visus ogrēniešus šo sestdienu, 11. aprīlī, 13. uz tikšanos ar apģērbu pētnieci Ligitu Kalniņu, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apģērbu kolekcijas speciālisti. Ligita Kalniņa jau kādus 40, varbūt vairāk, ir nodarbojusies ar apģērbu izpēti un pastāstīs mums par modes tendencēm agrākajos laikos. Savukārt šajā pasākumā sestdien piedalīsies arī Ilze Patmalniece, un viņu iepazīstinājis apmeklētājs ar jaunākajām modes tendencēm. Sintija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.